kā jums klājās? Nu, man jau vēl vakardien nav beigusies, tā kā nav ko komentēt. Turpinām, ja? Viss turpinām, mēs turpinām. 48 stundu maratons. Viss. Mēs lejam karognesī. Kuriem tu jau salēji? Visiem. Visiem Ejam pie nākošiem. Ejam pie nākošiem. Bet es jau tev vedu. Tu jau pats eji, man jau tad tikai jāsakoja. Mēs lejam visiem karognesējiem. Pats smagākais darbs. Jā. Kā tu šodien jūties? Smagākais. Turies. Vislabāk no vislabākajiem jūtas. Vislabāk no visiem. Pagaidu, tas karogs ar vienu roku pat nevar noturēt. Cik grūti. Dzer! Lēsies, mīt! Katrā! Decibeli ir pārsniegti. Jaunpiebalgas lāči ir piezīdušies pie medus stropa. Tā, jūs jau tūlīt ņems no trases. Lāci, ej, tev jāiet ir. Šašlik, draugs, Regur. Šašlik, draugs. Uzkoda. Ņem jāgerīti vajag. Bet ir svaigs šašliks. Jāgerīti vēlāk. Jā. Čau! Kur mans mikrofons? Rekord, Rekord. Jā, staigāju, filmēju. Nu, bet es jau visu laiku runāju. Jā, priekā. Mēs paliek gribu. Opa, nē. Redzēji? Sporta rūta. Mums kaut kāds neandertālīts pienāca. No kurienes jūs esat? Mēs esam MK Drusti. 10 gadus atpakaļ mēs dabījām pirmo vietu. Kāpēc tikai 10 gadus atpakaļ? Tāpēc, ka 10 gadus atpakaļ bija pirmā vieta. Un jūs atgriežaties tagad? Mēs izdarīsim un paņemsim. Ļoti labi. Jo mēs esam labākie. MK Drusti. Wow! Atdod mikrofonu. Jā, bet jūs visu vinēsiet? Mēs esam jau vinējuši. Defaultē. Viss. Jā, viņam ir sports. Jā. Labvakar, cienījami skatītāji. Šodien mēs savācamies te priekš kam? Var nodot sveicienu svecmammai. Tas babuški, dieduški, jā, sveicieni. O, te Inters. Почти, tikai Lucianovs. Pēc tradīcijas mums ir laba tradīcija. Tu neesi karognesējs, bet... Традиция. Uzmini kas? Сектор приз на барабане. Назовете все слово сразу или по буквам? И вы выиграли автомобиль! Включи в студию! Вкус детства. Tev laba bērnība bija. Mums tur skumji dažiem cilvēkiem iešu izjautrināt. Jā. Te mums visi kaut kādi nopietni. Jūs no kurienes? Dunavā. Jāgerīti. Kurš karognesējs? Jūs visi tādi nopietni stāvot klusi. Visi iepriekšēji bija jautrāk. Jo mums pie dirsas darbs. Mēs ejam kos. Bļā, viens šeit arī grib ar viņu. Neklausiet viņu, viņš melo. Jā? Mēs esam ļoti normāli. Nē, jūs nāciet vēl, bet te visi normāli. Mēs nedaram, nekožam un visu pārējo nedaram. Mēs tikai ejam medībās. Nesējs. Mums nākošā. Ozolnieku mednieku kolektīvu. Karognesējs. Jā. Es sveiks. Sveiks, es. Kāpēc jūs tik klusi stāvat? Mēs gaidām savu rītu. Skaļāk uzvest. Mēs uzlādējamies. Jā? Mums palīdz. Vajag bateriju. Palīdz uzlādēt. Manā vietā. Nē, karognesējs. Arī tu. Jau te izskatā no rolkām. Es to paņemu. Un nāciet rīt piedalīties lotē. Lai vīnu dīnu, skaistu vīnu dīnu, lai mani vāt, lai mudaļai un ebe kīliņus man. Aplaus. Jūs pa vidu, jā? Tā ir zanāts. Kontrastam. Kontrastam. Man ir balliņas. 3 cilvēkiem.
Es pats izvēlēšos. Man tas gods. Nu, iepazīstini, kas tu tāds esi, pirms, lai to zini. Es nezinu, jūs zināt, kas es esmu. Es Arturs Volkovs. Es cilvēks, kurš nesat dzeltenas krokšus. Jā, nu tā vismaz cilvēki. Man cilvēki nāk, viņi man nepazīst vārdu, bet viņi saka, tas ir tās cilvēks, kur tur šauj bišķiņ tālāk. Jā, es esmu cilvēks, kurš uzdrošinājās dažreiz šaut mazliet tālāk. Un dzeltenos krokšos, jā, tas palika hits. Starp citu, jā, jūs Notifika uztaisīsiet promokodu uzrakstīsiet Crocs Hunter, jūs dabūsiet kepu. Tu tā esi uztaisījis, jā? Mēs varam par šitā runāt? Vai vajag mikrofonu? Vajag mikrofonu, okei. Jā. Nu, tad tu esi ar sevi iepazīstinājis. Nē, es neiepazināju. Respektīvi, es nodarbojos ar talšaušanu, es arī mednieks vairākus gadus un pielietoju talšaušanu arī medībās. Respektīvi, es nemācīšu jūs talšaušanu, bet es uzdrošināšu jūs varbūt teoretiski un iziet uz praktiskumu, lai jūs varētu izdarīt to tālāku šāvienu medībās. Jo pārsvarā cilvēki, cik medībās statistiski ar karabīniem cilvēki šāva attālumā? Nu, pasakiet cilvēks. Jā, tieši tā, 100. Principā ar visi mēs varam ar labu lodi kaut kādu, jā, tur, kā viņš saucas, paradoksu, jā, līdz sotakam šaut. Bet vai vajag? Nu, tas ir cits jautājums, mēs runājam, ka var, bet vajag, tas ir labs jautājums, jā. Bet mēs šodien parunāsim tā, naktī mēs šaujam, nu, es personīgi kaut kur 200 metri tālāk nelienu, tāpēc, ka tur ir liela šmuca, tur neorientējas apkārtnē. Protams, ja jūs zināt savas platības, jūs varat tur līdz 300 šaut. Nu, problēmas nav. Tas ir desmitnieki. Kasurmovičs visu laiku saka motor telpā. Tas ir desmitnieka, jā. Nevajag precīzi sirsniņa vidu trapīt, bet motor telpā. Man patīk šitais definējums, jā. Galvā mēs nešaujam. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs neko nezinām par balistiku. Jā. Nesen bija diskusija ļoti interesanta Ragiduņās, un pēc tam viņa pārgāja uz asinspēdu suņu, jā? Tur ļoti labi attīstījās tā doma. Pagājuši nakti pie mums teltī arī bija šī diskusija par... Bet tā jau labībā tev jau nav īsti varianti. Nē, godīgs jautājums pie 21. gadsimta tehnoloģijām, cik daudz no jums izmanto balistiskos kalkulators? Viens izmanto, divi izmanto. Cik cilvēki vispār šauj tālāk pa 200 metriem, paceliet roku. Mēs šautam. Opā, mums ir kur strādāt, tas ļoti labi. Tā, tad varbūt sāksim no paša pamatā. Es vairāk varu pastāstīt par statikas šāvienu, respektīvi guļus, sēžus, vēl kaut kā, nekustoties. Šitie abi divi profiņi, kad viss kas kustās. Nu, vismaz man tā gribas domāt. Tas vai tā ēnu vai Jā, un šitais vispār Night Hunter, viņš panākti, prot, galu viņš bija pirmais, kurš vienoti valsti vinēja nakts šaušanas, jā? Par to mēs nelielomies. Tu nē, es varu. Bija tāds gadījums. Jā. Respektīvi, cilvēks saprot, par ko iet runā. Un mēs nopērkam karabīnu. Mēs visi dzīvojam tur 100 metru tālumā. Ko mēs pirmo izdarām? Mēs sagatavojam karabīnu. Pareizi? Jā. Kā mēs sagatavojam karabīnu? Es gribētu, lai mums būtu diskusija. Ja tas ir mikrofonu, varbūt palaid vienu mikrofonu reāli pa ceļu. Laižam vienu mikrofonu uz līdzi. Pārbaudām magazīnu, vai ir salādēts viss līdzā un uzklājam rusināt. Viss, jā? Un atvērtiem temekļiem bliežam medībā. Nē, tie ir standartā visi. Jā. Es mums neņem nostaļas. Nu jā, rekur, mums viss sākās ar kā pareizi iestatīt karabīnu no paša sākuma. Mēs nopirkam atveram no kastes karabīnu, jā, nav no svāra kāds kalibrs, mēs nerunāsim par to, tur plus mīnus visi vienādi, jā.
Mēs nerunājam par dzīvnieku medībām tagad, ja? Pagaidas medībām, piemēram, un izdaram tavu šavienu, piemēram, pa papīru, pa dzīvniekam netrenējamies. Pirmais jau es piemeklēju munīcijas par, kas iet, uzlēju savu optiku, ko es gribēju. Jā, sākumā mēs labus kronšteinus paņemam, vēlams ne ķīniešu. Vēlams, jo, Es būtības arī tie kronšteini, visu uzliekot arī apiedzēm, arī pie optikas ir, es lieku cauri gribējamo to stieni, kad es kronšteinis nostiprinājos, es teiksim izlaišu cauri urbi, kas visu arī salāko tiekšā, kas arī ražojot mēdz gadīties. Kronšteinis līdzi kaut kur nedaudz deformēt. Līdz ar to tā optika nepieguļ pie kronšteiniem tik labi. Es uzlieku visu, izlaišu cauri, tad es zinu, ka man optika arī būs tajās kronšteinām. Jā. Cilvēks jau sagatavots. Šī ir juvelieru pieeja. Jā. Es tā nedaru. Bet es neesmu rādītājs nekādā gadījumā. Es meklēju cilvēku, kurš saprot tā lietu. Respektīvi, tavu apkaimē es meklēšu tevi. Tu no kurienes? No Taņķiem. Kur? Dienvidu Kurzem. Jā, visi, kas no turienes meklēt viņu, viņš jau saprot šo to. Respektīvi, mums vajag pareizi. Vislabākais tas ir ieguldīties labos kronšteinos, labos gredzenos. Tad nevajag darīt visu, ko tu saki, bet tas ir pareizi ar parastiem gredzeniem. Jā, pieslipēt visu to dāriem, bet tas ir murks, tagad nav vajadzīgs. Vienkārši buy once, cry once. Var pateikt, es lieku vienu optiku, es lieku gan uz maskalību, gan uz gaupits lieku visu un atcerēdamību. Jā. Man pilnīgi 2 gadu laikā nav izmaiņas, pat es ar vienu to pašu munīciju šauju. Pārtīri ieroči neatdara par viņam visu, bet man galvenais tā optika ir tas, mēs viņu lieku un man iet punkts punktā. Es ar LR, ar es kā standarta munīciju 70 metros tigretēju ar katru reizi mēs tā tiekšā. Jā. Tā ir laba munīcija, es kā standarta un iet. Nu jā, līdz munīcijai mēs aiziesim. Uzstādām optiku uz labiem kronšteiniem. Tieši tā, līmeni galvenais, līmeni. Tas ir ļoti svarīgi. Ar optikām jau arī problēma ir, kad ņem lēto galvu, ne? Un tagad manā gadījumā man ir 3 karabīnes, vienu optiku uz 3 ieročiem izmantoju, vai ne? Un kad tu ar klikšķiem strādā, tad tu jūti, ka ir tas tāds, labi, es brendas nesaukšu, bet nestrādā tie klikšķi tā, kā viņam vajadzētu. Tur nav no svara, viņa lēta vai dārga. Mēs tagad runājam, kā viņu uzstādīt. Mēs viņu uzstādām, zem līmeņā, un pievelkam skrūves. Kā mēs pievelkam domu? Ar dinamitas 3 atslēgu obligāti. Tas ir vissvarīgākais moments, lai nesačakarētu optiku. Es tā nedaru. Viņš to neteica, es tas kā pareizi vajag obligāti. Tas ir ļoti svarīgs moments, tāpēc, ka jūs varat nopirkt nereāli dārgu optiku pa 4 pakām un pārvilkt viņai skrūves un deformēt caurumu. Jā, saspiest, tieši tā. Pateikšu savu lifehacku par pievilkšanu bez dinametriskās atslēgas. Tu man gribi ierakst, ja? Nē, ir cilvēki tik viedokļi. Es tomēr arī kaut kādu laiku pa šauto darbojos, 10 gadi riņķī. Tad, ja mums ir parastā heksagonāla atslēga, tad viņi ir 90 grādos. Es vienmēr to daru tā, kad es pievelku nevis ar garāko sviru, bet ar īsākā svira, lai paliek tā kā pirkstā, starp īkšķi rādītāju pirkstu. Cik mēs viņu varam pievilkt, tad tas arī ir tie griezti, nevis, kad ja mēs viņu paņemam un pievelkam. Uz garo, jā. Uz garo nē, uz īso. Pašu pirkstu galu tu paņem pievelk. Un viss tur strādā. Ja nepareizi pievelk ir bijis gadījums, un arī teikt, tur baigi teica, es ar baigos sajūtu pievelku viss arī, ka labi piestāvēt optiku, bet šāvienu, teiksim, Lūsnēs, kā to pārdēļ tā neuzdod, ir, kad ir pārāk, tas tā optikas tik runšēni ir spriedzē un ir bijis, kad skrūs norāvien. Viss, izrādīt. Tas ir trakākais, ko mēs varam dabūt. Jā. Bet tev pēc šāvienu medībās, tas nenāšu šāvienu dar, garām, nav kaut kas. Es redzēšu, man Džeki pasties, kas tur ir, Pastos, tev skrūs. Tas jau ir pārvilkts režīms. Tas ir pārvilkts. Viņu novilks tik uz to robežu. Kad tu šauvi, tam... Pēc šāvienā viņš... Jā, un viņš pat nepamanā. Tur tā lieta. Es tam nevar saprast, ka pēc grupa neiet, ja? Jā. Mēs piešāvam bija paša centra. Es taču vīzu esmu pieredzis. Jā, pēc tam...
O tā, nesaprotu, kāpēc es Alnim netrapīju 50 metros, jā. Un pirmo jau meklē to laimi, pēc pieredzes rāda arī to pirmo laimi meklē tajā optikā, vada pie pārdevēja, sūta mums garantiju un visu pārējo. Un nemeklē reāli to kļūdu pašā Kronšteinā. Bet tas ir pats pirmais, tas ir lētākais, kas ir jāpārbauda šajā problēmā, ja neiet. Protams, var gadīties arī munīcijas kaut kādas partijas, kas ir izbraucētas. Pirmais ir jāpārbauda reāli Kronšteina. Jā, respektīvi, meklēt cilvēku, kurš jums iestatīs karabīnu. Paši saka, uzstādīs optiku pēc līmeņa, visus, jums būs sagatavots. Viss, un būs labi. Arturs tur kaut kā jocīgi Surmovičs skatās uz mani, kaut ko grib uzdot jautājumu. Davai, nāc šurp priekšā. Nāc, mums būs Arturu faiti būs. Da, mums būs itri, mēs ātri aiziesim. Un pirmkārt būs laba bilde, kur tu rādi savas labākās grupas izmēru ar 2 rokās. Atcerieties, es viņu reklamēju, teicu, motortēlu, visu, viņš man atnāca no... Nē, bet pirmkārt, paldies Arturam, viņš ir mans, tā teikt, šaušanas tāds skolotājs un sensejs, daudz ko ir iemācījis. Bet es tādā ziņā nepiekrītu, ka iedot kādam, kurš uzstāda optiku. Man šķiet, ka medniekam tas ir jādara pašam. Jā, var aizņemties instrumentu, pajautāt padomu, bet piešaut un uzstādīt vajadzētu tomēr pašam. Kur tu to darīji pats pirmo reizi? Pats ar savām rociņiem. Jā? Cik cilvēkiem tu pazvanīji pirms tā? Tev es vēl nepazvanīju. Jā, ļoti daudziem, bet tā ir tā pievienotā vērtība. Piezvani 100 cilvēkiem, uzzini 100 viedokļus un tad izvēlēs kaut kur pa vidu savējo. Jā, un ja tu klausies, es teicu, meklēt pareizo cilvēku, jebkura gadījumā. Vai viņš jums palīdzēs fiziski uzstādīt, vai viņš jums teorēti, bet vajag, lai cilvēks to izprot lietu. Mums Latvijā ir tādi cilvēki. Mēs uzstādījām optiku, visu, paldies Artur, bet tu mikrofonu atstāji, tāpēc, ka tev būs interesanti jautājumi, es jūtu. Nē, man ir viens ziņas par optikas uzstādīšanu pār līmeņošanu. Viens no maniem pēdējā novērojumiem, kas ir labākais līmeņa rādis? Nevajag skriet pirkt kaut kādas dārgās lietas, striķis ar atsauci. Jā, vertikāli labākā šis nekas neparāda. Bet mēs rādām ceļu kā... Viss tas pusē. Jā. Labi, papildināja, jā. Tas cilvēks, kurš uzstāda optiku, viņš šito zina, ko Arturs pateica. Viss pareizi. Jā, viss, mēs uzstādījām optiku, nopirkam kaiņas, vai mēs šaujam no 3 kājas lielas. No jebkā mēs varam šaut. Labāk piešaut karabīnu, protams, no rokas? Tas ir labi. Es gribu tādu līmeni, jā. Nē, godīgi ir bijusi pieredze, kad medību biedrus kolektīvā pēc neveiksmīga, Arts Lāmi tas nebija, pēc neveiksmīga šāviena medībās, es viņam saku, kā tev tā pretstāta un ierocināt, vai gludstot vietu un vispārējais. Viņš saka, kā, iet normāli, iet pa vietu. Es saku, kā piešāvus, cik metriem, kā piešāvu. Es paņēmu mājās, noskatījos, mušku, stapim stūri un punktu piegriezu pēc tā. 3 metriem. Alnim 15 metros var trāpīt. Man vēl labāk bija, kad veikala cilvēkam vienkārši uz bises uzlika šito te sarkano punktu un viss, neko neskrūvēja. Viņš atbrauca normatīvas lietas. Jā, normāls variants. Protams, tur bija visur tikai nepatīk, necukā. Mēs viņiem pieredzējām, bet tas ir veikalnieku čakars, vajag palīdzēt vismaz vecam cilvēkam iestāstīt, jā. Bet labi, mēs atradām cilvēku, uzstādījām, mēs aizgājām uz munīcijām, jūs izvēlēties atbilstošu munīciju un braucam uz šautuvu, mēs to piešaujām, jā. Principā, jebkura munīcija lidos, tas ir laika jautājums. Ja veikalnieki atkal pareizi jums iedod to atbilstošu tvistam, ko nevienmēr zina. Jā, attiecīgus gramus. Bet atkal meklēt pareizo pārdevu. Pārsvarā atslēga personas ir veikali ir. Es viņus nesaukšu pa vārdiem, pa veikaliem, bet viņi ir.
Un viņi krāj to bagāžu zināšanu, un jūs viņus arī zināt. Uzticības kredīts. Jā, kuri pelnīja. Un jūs atradat to munīciju, jā, un 100 metros piešaut, un nekāda gadījuma, lai jums nepiešau tās instruktors un cilvēks. Viņš var to izdarīt, bet obligāti pārbaudiet. Un atcerieties, guļus izšausiet vai sēžus, jums atšķirsies. Un pēc tam no rokas jums atšķirsies. Jums 3 veidos jāpiešauj ieroci, lai jūs zinātu, kur jums lido, plus mīnus. Jo katram individuāli. Mēs ar draugu šaujam vienu karabīnu, piemēram, man iet pa kreisi grupa, viņam pa labi. Acu īpatnība. Viss. Es nelietoju vispār vaigu. Man arī čels bija tāds, viņš teica, viņš ir glodo, viņam iet nav rītīgi muži, viņam iet vienā sānā, ja es nezinu, kurējā. Man tas čels bija tāds rupnāks no maniem vēl iztāds. Viņam vajag lielāki, un viņš nevar būt tā, ka paņēma kā līga, kā arī taisa, kā vai tā vīrs. Es teicu, viņš bija glodo tikko paņēmis. Es teicu, skaties, pieņem to līgu, paspied, stulāk, ja vajag drusku. Gribi norakšu šito tēmu uzreiz. Es vispār uzskatu, un daudzi cilvēki uzskata, ka bisen nav paredzēta vispār lode, kakova hrena mēs izdomājam, ka tas ir tam domāts. Es 5 gadus vīlēju bisiem C6 apaļiem stendam, tagad man perfekti. Es ar aizvertām acīm iemetu, man bām lido ar 10-nieka. Jā. Tikai es neprotu 10-nieka šaut ar bisi. Paklau, bet ir jau arī tā, ka ļoti maz runā par ieroču pielāgojumu. Par laidas pielāgojumu un tādam. Jā, vīlē, reāli vīlē. Bet reāli jau ir tā, ka tu nevar aiziet veikalā, iegādāties ieroci, tas, kas tev der. Tas nav iespējams. Bisi nav tam paredzēta, vispār tā ir vītne. Tu nevari aiziet uz veikalu, nopirkt tā, kas tev der. Tev ir viņi jāpielāgo, viņi jāķūnē, jādarbojās ar viņu. Bet par to jau šausmīgi maz cilvēku runā. Un tagad tu ej uz šautuvu, ne? Tu jau redzi. Tas, kas slikti šaut, tu redzi pilnīgi, ka viņam netiek tas ierocis. Viņš absolūti netiek. Jā. Bet par šito tēmu vajag maz runāt. Bet sapratu, ko es runāju. Jā, tieši tā. Mēs pārējām uz karabīnu un uz vītnēm. Papildinot šito, tu iekāp, iedod reku čomam mašīnu, viņš mašīnā pieregulē beņķi. Tāpēc tu cilvēks neaizdomājies, ka tev arī ierocis ir tieši tāpat kā mašīnā, tu pieregulē spoguļus, pievelk tur stūri, visu. Pāreizi viss. Mēs atgriežamies pie pirmā jautājuma, kuru mēs jau noslēdzām. Pie pāreiza cilvēka mēs atbraucam, un viņš jums to visu ceļu palīdzēs iestatīt ieroci. Par to iet runā. Reko, Artiņ, taisnīgi, it kā liekas, ka tu tagad izstāstā visiem liekas, un tā loģiski, ka tā arī vajadzētu būt, bet liela daļa to neaizdomājās. Un tāpēc ļoti svarīgi ir tā šautuvs apmeklēšana, kur cilvēks attiekās viens otram kaut ko iesaka vai tā tālāk. Nav jau obligāti kaut kādus 100 šaut, bet galvenais uzzināt kaut ko jaunu. Jā. Es pat nezinu, ko tu papildināt. Tur jau visu pareizi pateici. Tieši tā arī ikdienā šautuvēji darbojoties ar mednieku kolektīviem, ļoti bieži atrodoties pie pults palaišanas tajā brīdī, lai tas mēģis sāk kustēties, ir diezgan regulāri tiek veikts korekcijas par to, kad gredzeni ir par augstu, ir salikt viņi salīdzinoši augstu, līdz ar to vaigs vispār atdalās no laidas, kas šaujot pa kustīgu mērķi tomēr ir svarīgi, lai tu neraut rokas prom no galvas. Līdz ar to tur jau uzreiz ir ierosinājumi par to, kad ir nepieciešams pakot apakšā, uz laidas pakot virsū, lai ir vaigs, lai mums ir šī te saskarsme, labā roka, kreisā roka, vaigs un mums ir kustības. Nesen kā runāju ar kaut kādu 2022. Gada pasaules čempionu no Saldus loku šaušanā ar longbow. Garais loks, īsti nemācējuši izstāstīt, bet idejas longbows. Un mēs sākām runāt ar viņu par muskuļu atmiņu. Tad viņš to sezonu arī tajā čempionu sezonā diezgan daudz trenējās. Teorētiskās mācīšanās un vispārējais arī fizioterapeiti un vispārējais. Un tad ideiski tā viņa atziņa ir tāda, kad tev muskuļu atmiņa sāk strādāt tajā brīdī, kad tu esi vismaz no manīm ir? Tas laikam no manīm ir, jā.
Vismaz 2000 reižu. Tikai tā tev sāk normāli strādāt muskuļu atmiņa. Skaitam tad šī te sausie treniņi arī skrejošajai cūkai, kustīgajiem mērķiem. Pilnīgi pietiek ar sausiem treniņiem, atstrādāt kustību. Un viena lieta, ko es noteikti gribu pateikt un atcerējos aizvakar vēl runājot ar tādu talšošanas krustāvs, viņš skaitās. Jāvers? Jā. Nu, kaut kas viņš skaitās, jā. Ļoti bieži ir šajā gadījumā tas attiecās vairāk uz medniekiem nekā uz tiem, kas vairāk šauj sportu. Ieroci nevis ievilkt plecā, bet iecelt. Tas ir kustība. Patreiz, jā? Laidu nepaņēmām. Nevienu laidu nepaņēmām, Iedomājieties, ka man ir rokās laidas, es tagad medībās, es esmu uzvilcis pufaiku, tagad man nāk zvērs, un man ir, es viņu rauju plecā iekšā. Šeit man viss sajiet kunkulī, man ir stress, un tad viss aiziet, principā, savā ziņā cūkām. Tas pats labākais arī treniņš, kas ir šo te kustību, sausais treniņš mājās, atstrādāt sekojoši. Ieceļam plecā, nevelkam, ieceļam. Tas tev nebūs, tu esi guļošais un stacionārais. Es apaļos tenis šaubu. Dainis Upilnieks mācīja, atceros, ielāc veidaru. Es. Un tā, ielāc. Jā. Bet viņiem uz vestēm ir speciāls lidīga ādiņa, lai viņš to arī slīdētu iekšā, bet medībās tas nedarēs. Tad kustība ar ieplecošanu nedaudz uz priekšu un ieceļam plecā iekšā. Varat kādreiz aizbrauksiet mājās, paņemsiet ieročus, paskatieties paši, kā jūs to darat. Es gribētu ieteikt, lielai daļai šī te kustība ir, bet viņa varbūt, teiksim tā, nav atslīpēta, bet viņa ļoti, ļoti atvieglo dzīvi medību laikā. Viņa atvieglo dzīvi arī šaušanas laikā. Jo kaut kādu čupu ar jaunajiem medniekiem, gan Glustobrā, gan Viļņstobrā ar saviem padomiem es esmu izlaidis cauri. Visi elementārākais treniņš mājās. Sausais Vienam treniņš. stūri aizēja un visi vai karabini piemet pa stūriem. Jā, bet muskuļi... Tajā brīdī tev jābūt tieši tur. Bet par muskuļu atmiņu ir vēl viena lieta. Tas tā kā, ja mēs 2000 reizes pieņemsim to izdarīsim mēnešu laikā, tad, ja mēs pusgadu to nedarīsim, tas tā kā neskaitīsies. Tas tā kā lēnām atkal mīnusojās nost, tas ir tā degradēšanās. Bet ir otrais stāsts, jā, var 2000 izdarīt nepareizi. Šautu ir bijis tāds cilvēks, kas ļoti labi šaut, tev kaut kāds 2 gadus nenāk, un pēc tam nevar sešaut, vai viņš turpina labi šaut? Ko nozīmē labi? Ja piemēram, viņš kaut kādu brīdi ir šāvis 95 plus stabili, 95 un uz augšu. 80? 80, man tev jāsaka godīgi, tad jaunie mednieki, liela daļa, tie, kas brauc pie manīm šaut, viņi šauj 70 plus, tā kā tas jau... Tas ir vecums? Nē, tas ir... Tas būs rezultāts. Līdz ar to, kas tad mums ir tas labais rezultāts? Mēs uzskatu medniekam 70 plus jau ir labi. Bet tas jau ir jauniem medniekam jau, principā, viņi jau šauj. Vecajiem medniekiem tu nevari. Vecajiem medniekiem tu nevari šādas te prasības uzdot, jo man pašam ir vecais tēvs, kurš viņam medības šobrīd ir vienīgais, kas viņu vēl izvelk laukā. Aiziet uz dzinēm medībām, uz gaidiņš, neiet. Zini kā, nav jau nekāda kopējais, teiksim, tāda vienošanās par to, ka cik tad tur tos punktus vajag. Kolektīvā vienā tur ir 8 stāvoši un viņš tur paņem izšauri, visi kārtībā. Bet tas teiciens, ka meistarību nevar nodzert, 2 gadu laikā viņi arī var nodzert. Protams. Pēc tam tu sāc atkal to ceļu kapāt augšā. Bet, ja tu esi uztaisījis pauzi, protams. Mēs pēc sevim, kad pusgadu nav gājis uz šautu, bet ja nav, tas rezultāts jau plus mīnus. Zini kā, tu jau vēl esi jauns un tu vēl esi tonusā.
Bet nu, tāpatās aktīvās medībās vismaz man izskatās, ka tu piedalies, tā kā tev kaut kāda aktivitāte jebkurā gadījumā ir, bet ja tu esi nolicis ieroci seifā uz gadu 2, tad es domāju, ka pirmajā sērijā tev diez vai būs 95 plus. Mums tur jautājums, ar tur baigie roku ceļi. Līvinājās. Ko tu gribi apspriest? Jā, ļoti varētu atkārtot vēl ķecerīga doma, ko apspriest par punktu skaitīšanu. Vai nav tā, ka tie punkti ir mazliet, lai novērtētu mednieka šaušanas prasmes, nav īstais tas lineāls, ar ko mērīt? Pieņemsim mednieku ikgadas pārbaudījums šaušanas un skaita pēc punktiem. Un kāpēc man šķiet, ka tie punkti neder? Mēs pa motoru telpu jau runājam. Runājāt jau? Jā, es no tā saku, tu nokavēji. Viss kārtībā. Mēs teicam 10. Pēc Artūras Urmoviča teiktā nevajag šaut tīri 10, bet vajag motoru terpā. Jo veža cūkai vienalga 7 vai 10. Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Artūr, es tev piekrītu. Es tev piekrītu, jā, teiksim, man izpratnē šitajās punktu vērtēšanas kritērijā nav tāda viennozīmīga, bet tas, pēc manām domām, parāda to tavu attieksmi, cik tu esi gatavs ieguldīt to darbiņu, kāpēc tu neesi gatavs patērēt savu laiku, kaut vai vienreiz pirms kaut kādām šaušanām svarīgām aizbraukt uz šautuvi, teiksim, kā ļoti daudziem medniekiem ir klubos, atšaušanas tās saucamās, kaut kā nevajag ielikt kaut kādos punktu rāmjos, bet tas rāda to attieksmi, jo jebkurā gadījumā, ja tev interesē sašaut vairāk punktus, vai nu tu uzlabo savu ieroci, cilvētāk, kas tev atvieglo to visu, vai arī tu vairāk apmeklē šautu. Vai tu dabū vienkārši dažreiz episku stāstu, ko es Limbažu pusē bija vietējais skauts un vietējie mednieki mācēja stāstīt. Viens vecāka gadagājuma mednieks šauj skrejošo cūku ar visi, kurai virsū ir punkts. Un kā šauj tā valdī, Tas ir pa ieroču milākojumi. Nē, te ir labāk stāsts. Kā šauj tā valdī. Nē, nesiet atpakaļ te mikrofonu. Nē, negar tumbu. Un tad citi jautā, kas pa vainu? Kas pa vainu? Un izrādās, tam vecāka gadagājuma medniekam sarkanajam punktam ir nosēdusies baterija, un kā viņš to ir atrisinājis, ar flomasteri ievilcis uz stikla krusta. Ģeniāli, kā daudzi brilles sev zīmē, ja? Šķīvišu šauju. Šito redzēju. Palīdzēja daudziem starp citu. Tas sausais atlikums, kāpēc ir vērts vismaz reizi gada aizbraukt uz šautu, izķert šitos gadījumus. Rekur, mēs atgriežamies pie motorikas. Rekur, papildināšu tomu. Viss pareizi. Motorika attīstās tikai tad, kad jūs izšaut kvantumu. Lielu. Nē, mēs atpakaļ atstāju tur publikai. Jā, cilvēki gribēs runāt. Respektīvi, jūs atbraucat, atradot cilvēku, viņš jums iestāstīja. Nav jēgas, jūs sežat tur gadu, 2 vai 3 šautuvi paši un kaut ko imitējat. Un pēc tam jūs atbraucat uz sacensības, tomēr es aizbraukšu, es esmu gatavs, atbraucu uz sacensības, jupcik. Es neko nesaprotu, izrādās savādāk. Nē, atradiet to personu. Viņi ir cilvēki apkārt daudz. Rekur liepainieks sež, rekur profesionāls, kurš roku necēlē. Brilles, rekur 308 viņi. Jā. Rekur tur var braukt, vēl tur. Pa visām saģiem ir cilvēki. Surmovičs mums tagad PRS šau, viņš var pakomentēt visu, viņš mums ļoti daudz zina. Apkārt ir daudz cilvēki, kuri jums var ielikt pamatu. Vienu reizi jūs apmeklēsiet ar pareizo cilvēku, viņš pats stāstīs, kā elpot, kā nospiest gailu, kā plecot. Viss, iestrādāt, un jūs varēsiet pēc tam atkārtot. Un brauciet uzreiz uz sacensībām. Pa vienam sacensībām jūs iemācīsieties vairāk nekā sežot viens pats šautuvē. Bet ja jūs braukājat pat viens šautuvi, tas arī jau labi, jo daudzi vispār neapmēr šautuvi. Mums, piemēram, kolektīvi ir obligāti jābūt normatīviem noliktiem. Ar savu medīgu ieroci, ar bisi un karabinu. Ja tu nenoliksi normatīvu, tu netiksi ar viņu šaut. Viss. Ar savu medīgu ieroci. Un cilvēki
daudzi apmeklē tikai uz to ieskaitījumu. Kaut vajag vairāk braukt. Un mums šautuvi ir blakus, ir pagastā. Izmantojiet lūdzu šautos un pareizos cilvēkus, kas tur entuziasti. Pārsvar tie ir entuziasti, jā. Viņi grib savas zināšanas nodot. Viņiem patīkami nodot šitos tās zināšanas. Un jūs viņus varat no tiem cilvēkiem tajās svestēs, Latvijas karodziņi. Jā, visiem. Vajag stulbu jautājumu nav pareizi. Jā. Vajag fórumos līst, vai šitos grupas tālšaušana, piemēram, ir, tagad klusums, jā, bet tur dažreiz vajag iemest tēmu un visu tur aiziet. Cilvēki palīdzēs. Jebkura gada. Jāgrib uzzināt. Ko? Jāgrib uzzināt. Jāgrib uzzināt, jā. Rekur, mēs ar tevim diskutējam vakar, jā. Meita labi šau, man arī gribas, bet man iekšējas bailes, ka sacensībās es kaut kā... Jā, nevar saņemties. Mēs pa mušiņām šau. Mēs par tevim neuzzināsim pa tavu meitu, ka tu esi superīgs šāvējs. Jā, un ka tev ir talants, ja tu tur neparadīsies. Man nebija talants, man bija tā, ka es ļoti slikti šāvu, man to dižienu bija, nekam nevarēja absolūti tāpīt. Un tā Pēters Sudakovs, varbūt kāds no jums zina, jā. Daudz. Jā. Pičiņš, sveiciens Pičiņam. Jā, viņš ir Eiropas līmeņa šāvējs jau. Tad viņš man tur mācīja, stāstīja, tad tu zini kā, tad tev solis pa solim, tu saproti, ka tev tas ierocis neder, pilnīgi neder, un tu nekad dzīvē ar viņu nesašos. Tāpēc, ja tev nav meistarība, tad tev varbūt arī klāt. Nē, nav, visiem ir meistarība, visiem. Visi mēs varam šo visiem vajag, tas ierocis ir laida, ierocis, un visi mēs varam šo. Piekrīta pa 5, pa 20 štukām, tas absolūti nevajag neko. Nē, ja tev nav ierocis, ja tev ierocis neder, tu nekad labi nesaši. Pēc man šito iestāstīja, tad mēs uzķūnējam un aizgājām. Ļoti labi man ir. Es nedzirdēju aizmugurē. Tu teici, ko tur ar dargo ieroci? Kamēr nav meistarības, tikmēr ierocis absolūti ko neizstāst. Nē, nav nozīmes ieroci. Jā, tu vari ar parasto sevidžu lēto izšaut labi. Jā. Pēc tam tu saproti, kas jādara ar to ieroci. Tieši tā, kā uz kuru pusi tu gribi attīstīties. Kāda ergonomika jābūt ieroci. Kāds ķūņīgs, jā. Tāds mīts eksistē, jā, viņš ir interesants, jā. Jā, tas ir tāds labi izdevies joks, jā, bet dzelteni krokši pahē 3 vai 5, ne, 2 gadus pirms sacensībām, pēc tam 3 gadus aktīvais sacensības. Es apmeklēju tik daudz sacensības Latvijā un ārzemēs kā ārprāts. Mēs mājai otru stāvu neremontējam 3 gadus, un mēs visu papīru un gongos biļiem iekšā. Tur drausmīgas summas, jā. Bet tas ir mans izaicinājums. Medniekam tas nav vajadzīgs. Jā, protams, uz profesionālu sportu cilvēki grib, jā. Un es neesmu tur baigais profiņš, tur pirmās baigi daudz vietas. Man vienkārši patīk plīvināt ar visu, ko var. Pistoliem, bīsēm, pusautomātiem, visu, es šauju ar visu, man patīk. Tev tā patīk, nedod ēst, iedod pašaut, jā? Jā, man kad ir stresiņš, es aizbraucu uz šautuvi un dun, visu, kad man tā zum. Mēs dzīvojam, mēs dzīvojam pie Rīgas un mēs pārbraucam speciāli dēļ medībām, dēļ šautuves uz laukiem. Man ir joks, es dzīvoju 2,5 km uz vienu pusi ķoša, 2,5 šautuva un 2,5 mednieku māja. Es laimīgs cilvēks esmu. Man viss ir labi. Tas ir apzināti. Līdz šāvienam vajadzētu tikt. Mums vajag tomēr tikt līdz šāvienam. Tomēr, kā mēs tiksim līdz šāvienam, mēs iestatījām ieroci visu pārēju. Ko mēs nākošo darījām? Mums obligāti vajag izmantot balstisko kalkulātoru. Mums vajag nomerīt obligāti patronu jūsu ātrumu. Bez viņa jūs neko nevarat izdarīt. Jūs varat paņemt jebkuru balstisko kalkulātoru. Tur Hornady, Lapuāk, Streloks, Apply Ballistics, Swarovski. Viņi
puslīdz vienādi visi strādā. Jums vajag vienkārši izvēlēties to, kas jums ir vienkāršāk lietos. Bet ir viens bet. Lielākoties, es gribētu teikt, jau Latvijā visās šautavēs ir pieejami chronogrāfi. Tas ir ātruma mērītāji. Pavisam nesen arī atkal bija vienā WhatsApp grupā jautājumi par to, vai klusinātais lodes ātrumu samazina vai pātrina. Kad nesen Māklīčos arī tika veikts eksperiments, tā varētu teikt, kad ar rūpnīcas munīciju šis te ātruma koridors paaugstinās pa 10 metriem sekundē. Vidēji. Jā. Šita laba tēma, es stundu vēl runāt. Nē, mums tik daudz nav ko runāt. Atkarīgs no klusinātāja. Bet, kam es gribu vēl pievērst uzmanību? Jā, pārsvarā. Tagad nesen Polijā bija tālšaušanas sacensības, kur, protams, šaušana ir tālākās distancēs, bet pēc pirmajām izšautajām sērijām bija skaidrs, ka kaut kur ir kļūda aprēķinos. Aprēķini tika pārbaudīti, kas rezultējās ar to, ka uz paciņas lādētāji munīcijai, pašlādētāji, nesakrīt balistiskais koeficients. Respektīvi ir kļūda jau tam, kas ir rakstīts uz paciņas. Vakar mums pa naktī šeit arī bija aktīvas diskusijas par šādu pašu tēmu. Rūpnīcas munīcija, uz kuras rakstīts starta ātrums 820 metru sekundē. Džeks ir sarunājis, ka viņam uzlādēs tieši tādu pašu munīciju. Pēdējās 3 patronas palikušas, chronogrāfs, pēdējie 3 šāvieni ar rūpnīcas munīciju 780 metru sekundē. Tā kā šie 40 metru sekundē jau diezgan daudz spēlēs, ja mēs arī gribam aizšaut tālāk. Tas ir, tā kā, kur ir, jums arī ir pieejams tavu šautavē, ir arī chronogrāfs. Chronogrāfs ir tavu šautavē, chronogrāfs ir Zvārdzes šautavē, chronogrāfs ir Bārbels šautavē, Jasmīnos. Tā ir tā lieta, kas, teiksim tā, pie munīcijas ražotājiem arī starp partijām šie te ātrumi mainās. Lai gan liekas, ka tas nekas daudz nav. Cik ir Artur normāls ātruma koridors? Šī te... Nesaprotu. Plus mīnus, cik ir? Man likuma sakarība līdz 10 metru sekundi baigi neizšķirās. Jā. Tālāk viss tur baiga starpība. Tā kā jums ir, es gribētu teikt, vismaz 2 nedēļas laika, jo 16. 17. augusts ir vienota valstī, kas var izšaut arī līdz kilometram. Sestdienas dienā ir brīvie atvērtie treniņi, kur var pieteikties. Ir cilvēki, kas pastāsta, parāda, un vajag tikai braukt un šaut. Un tajā brīdī, kad jūs esat arī sasniedzis tos 400-500 metrus stabili jau, tad arī mežā tā pārliecība ir, es gribētu teikt, daudz lielāka. Un šeit es nerunāju par to, ka es tagad strādāju tikai uz 300 un plus metriem, bet te arī tajos pašos 100-150 metros tā iekšējā sajūta, kad viss ir kārtībā, es gribētu teikt, ļoti, ļoti labi palīdz. Jā? Es pat nezinu, ko tu pateikt. Bet tas ir fakts. Par ātrumiem, kad viņi ir jāpārbauda. Respektīvi, jā, mēs pārbaudām obligātu ātrumu, jo tas ir galvenais faktors. Un ievadam kalkulātoru. Atkal tie paši cilvēki, izglītoti, vairāk zinošie, viņi palīdzēs jums iestatīt jūsu kalkulātoru. Un, piemēram, es strēlotu izmantoju, bet tas ir, man vairāk viņi ir. Man, piemēram, Stīveņa 200 metri, jūs redzat, viņš parāda, kur, tas, kurš grib, lūdzu, varat palaist pa apli, paskatīties. Viņš konkrēti parāda, kur tev jātemē, vai tu vari ar klikšķiem. Tur mednieki ļoti baidās no klikšķiem. Tiem, kuriem atskruvēs tur vai klikšķi, es sapratu, tam nav laika, bet tiem, kuriem taktiski barba, nevajag baidīties, tur viss ir precīzi. Protams, man tur tūlīt iemetīs tur lētais gals, vēl pārējais, bet
mēs nerunājam tur pa kilometru 2. Mēs runājam par 200-300 metri, viss tur būs labi. Jā. Vēl pareizi, tu dabūsi balvu šodien, es jūtu, jā, man jūs 3, jā. Mēs ievadījām to ātrumu, jā, viss, iestatījām to kalkulātoru, jā, un kad mēs ejam uz medībām, pārsvarā mēs vakarā ejam vai no rīta, tur praktiski nav. Bet, ja jūs jūtat, tur arī var iestatīt vējiņu, jā, parādīt, no kuras puses viņš pūš. Un mēs obligāti atjaunojam atmosfēru. Obligāti. Jo jūs varat piešaut 10, bet jums izmainās temperatūra, spiediens, mitrums, viss mainās, un jūs nesakat, kāpēc es stirni netrapīju tur 200 metros, pārlidoju. Jā, jums ātrums izauga, un pāri, viss. Vai nedod Dievs, jūs tur izšauvat vairākas reizes, jums jau stobrs plānais uzkarsā arī var pārlidot. Visiem gadās medības visādas situācijas var būt. Vēl ko es domāju, ka te jāpārvalda optikai klikšķu vērtība. Nu tu jau, medniekam. Tas jau ir klikšķu līnija. Bet mēs atkal atgriežamies pie tā pareiza cilvēka Liepājā, kurš visu to iestāstīs. Bet tu pastāstīsi, ja tev griezīsies cilvēks pareizi par šito, tu personīgi, es tev palīdz man. Tu palīdzēs cilvēkam. Visu iziet no A līdz Z. Es par to arī saku, ka jāmeklē tādus cilvēkus kā tu. Piemēram, runājot par pašu vektoru, mums ir bijis 3.18, 4.24, un klikšķu vērtība uz 100 metriem ir 93 klikšķi, nevis 100. Un līdz ar to, pēc tam jau nešķiet nekas. Bet tas ir labs sākums optikā. Tāda cenu diapazona, kur ar viņu var izdarīt. Jā, bet viņi jums tam uzstādot, tad to nav baigi sarežģīt izdarīt. To, piemēram, 100 metros uzliec kaut tā metru garu lineāli, uzgriez 100 klikšķus, lai tev atbilst metrs, vai neatbilst metrs. Ja tev neatbilst metrs, tad paskaidz, cik tev atbilst, un tā pašā kalkulātora valstiskā, tur uztaisīt tur korekciju, uztaisīt viens klikšķu vērtību, lai, piemēram, nav centimetrs, bet 93 numeri. Tu tagad tā ir anekdote runā, jā, tēte ir kādu valodu tu runā, jā, par ko tu runā? Tu pusi nesaprāt, es arī. Tas ir ļoti svarīgi. Bet, nē, tev viss pareizi, bet atkal mēs atgriežamies. Mēs griežamies pie tevim, un tu palīdzēsi to izdarīt. Un tur dalīt, es arī palīdzēšu visu no A līdz Z. Paldies avansā. Jā, un es redzēšu, ka cilvēks dara kļūdu, un es uztaisīšu to visu pasaku. Jā. Es izvēlosi ļoti vienkārši, buy once, cry once, nopērc dārgo. Bet cilvēks, kad tikko saka, viņam nav jēgas tur 4 pakas iepilīt optikā. Schmidt-Bendere vai tur Kāles vai vēl kaut kāda Vortexē. Tāpēc, ka, man tomēr nepatika. Katra optika ir individuāla un savu domāta, jā. Bet jūs sakat ar standartu, un jūs sapratat pēc tam, uz kuru šaušanas kategoriju jūs velk, un kam jūs jau tā optika paredzēta, jūs nopirksiet atbilstoši. Bet visas optikas var izmantot. Jā. Jo nešaus cilvēki tik tālu, lai viņi ar to patikliņu vieglāk. Viņiem patikliņu. Mednieki šau līdz 300 metriem. Cik tev tālākais šāviens medībās? Personīgi tev? 15 minūtes. Nav cik? Bija sūtījums, bet mēs tur mērījām ar kalkulāru, bet nepareizi pareiķināja, jo vispār lauks staigā. Jā. Tikko 416 metri, bet pāršāva pāri, jo tā birtī laikam jāatnāc kaut kādi 395, un līdz ar to man aizgāja tas labs. Jā. Man pārsvara sanāk tur lapsa un cūka un šitais te govis un stirnas 200-300 metru diapazonu. Man brīžiem gāja tā, ka es no 200 metriem gāju uz 300 metriem, tāpēc, ka 300 metri man jājam zirdziņš, jo es viņu trenēju. Braucu atkal ādaži 300, mēs uz elektronikas varam patrenēties. Jūs ar savu ieroci varat tā atbraukt. Viņi cik reizes? 4 reizes gada? Jā. 3 reizes, 3 posmi un pēc tam fināls. 20 šāvienu. Tur jūs perfekti varat redzēt, kā jūsu ierocis strādā un kā jūs strādājat.
Kā jūs varat noturēt? Kulociņu kaujas tauta viņu saucē. Ādažus es šajā gadījumā laikam negribētu ieteikt, jo man liekas, ka tā ir tāda diezgan stresaina Es tieši must have. Nē, tas, kad ir, vispirms ir kaut kur arī jāpadalās savādāk, jāpiedalās sacensībās. Ir pietiekoši daudz sacensību, kur šauj līdz tiem 300 metriem, lai noķer to savu sajūtu arī Latvijā. Vienkārši pašaut, jo, ja man iemet iekšā, davai brauc šaut, tur ir stress, jo tur jau... Kāpēc? Tāpēc, ka tur viss notiek, kā tas notiek. Kur Arturs pazudā? Arturs aizgāja. Arturam man palika garlaicīgi, viņš aizgāja. Jā, viņš ir jau profeši. Arturs arī visu laiku pa šito tā. Es saku, Artur, aizbrauc lūdzu uz Adažiem. Tu pārbaudīsi sevi. Un viņš beidzot parādījās, viņš atnāca pie manis, palūdza. Es nevaru viņam atteikt. Cilvēks palūdza. Un es biju klāt, un viņš izdarīja, mēs pateicām viņiem lifehackus, un viņš izdarīja visu tā kā vajag. Un viņš bija apmierināts ar rezultātu. Sapratu, viņš stresa noņēma to, viņam ir kaut kāds atbalsts. Un tādi cilvēki ir daudz, katram ir savs. Paklausot man viens jautājums. Lai piedalīties tālšaušanā, jā? Cik tev būtu tā grupa liela jāsvārts 100 metros, lai būtu vērts par braukt? Jāsaskarās logā. Da labi, tu F-klasu šau jau, da nē. Cik? 5, ja tu... 3 centimetri rūpīgi. 2,56? 2,5 centimetros, ja tu vari sašaut 100 metros. Tad tā ir ģeometriskā progresija. Vienoti valstī? Ar vienu, jā, tūlīt es pateikšu, cik man bija. Ar vienotu valstī, tu nešauj papīrā un tu nešauj pa punktiem, tu šauj pa gongiem. Līdz ar to tā variācija par tēmu tev jau ir daudz plašāka trāpīšana. Bet tev jau nav tās loģijas grupās. Grupa vācās un nav tev. Grupa jau tev vācās, bet tev viņi nav vajadzīgi. Tu nenaglo nagls iekšā ļoti precīzi, jo tur jau ir, tur šajā gadījumā vairāk ir, teiksim, tā darbība uz laiku, uz ātrumu un uz precizitāti. Un cik viņi ņem līdzā platformas? Uz kuriem? Uz vienotu valsti. Cik tu vari atļauties? Tu izpilināsi visu, jo tu iekarsīsi. Tev patiks. Sestdienā, treniņa dienā izšāvu sotaku, 100 patronus. Es biju atstājis iztiks minimumu uz nakti šaušanu, un man bija 14 patronus palikušas. Tagad es uz šīm pēc 2 nedēļām gatavojos atkal tur braukt, un tad es attaisīju to savu kasti vaļā, tad man stāv 99 tukšas čaulītes, un pēdējā pilnā, kas man vēl tā kā ir palikusi iekšā. Bet, jā, vienot valstī pavisam noteikti ir vieta, kur vajag aizbraukt, un šogad tas ir viens no startiem. Otrs no startiem ir Latvijas praktiskās šaušanas asociācija. Jā. Teiksim tā, man iekšējā sajūta ir tā, ka man nepatīk tā kā Ādažos tur paņemt nogulties un tad tur 20 minūtes gulēt un mēģināt kniedēt tajos 300 metros. Pavisam nesen bija Palejās šaušanas sacensības nevis praktiskās šaušanas, bet precision rifle shooting, ja? PRS, viņi sauc par PRS. Bet tā darbība ir tāda, ka viņi tev diezgan ļoti čakarē, tev ir ierobežots laiks, pat līdz pusminūtei vai minūtei. 90 sekundes, ik pēc 2 šāvieniem tev ir jāmaina pozīcija. Tu esi visu laiku konstantā stresā, bet tas, kas tev nav jādara, tev nav, teiksim tā, nepieciešams šaut papīrā, un mēs skaidām punktus, bet tev ir gongi, un tev ir vienkārši ir trāpījumi vai nav trāpījumi. Un ik pēc 2 šāvieniem mainam pozīcijas, atkal mainam pozīcijas, šaujam, un teiksim tā, priekš medībām, priekš ātras reaģēšanas, ātras reakcijas, tev nav laika tur ieriktēties, tā kā viss te uz perēšanu ir, liekam, šaujam, viss. Ļoti dinamiski, katrā ziņā iesaku pasekot līdzā, Facebook arī ir lapa, un Ilvars Liepiņš ir viens no tiem, kas arī Lietuvā šis te šaušanas sporta veids ir attīstījies arī diezgan populārs starp maskalību šaušanu. Maskalību šaušana, pirmkārt, mums ir ekonomiski daudz izdevīgāk.
Un šajā gadījumā es nezinu, vai Arturs man piekritīs, bet šaujot ar maskalībriem līdz 150 metriem, nu mēs kaut kādā ziņā arī 3 sotiks simulējam šaujot ar karabīnu. Es 220 metros nepratīju. Kas tad? Ar masinu. 220 metrus netratīju ar masinu. Nu, tā ir tavu pieredze vienkārši, vai tas ir analogi, vai tas nav analogi, bet, jā. Laiks mums? 10 minūtes. 10 minūtes mums vēl ir. Es vēl visu paspēju. Mēs jau 3 minūtes ātrāk sākam. Ir jautājumi, nu, mēs te, jā, izplūdam mazliet, te varētu runāt ilgi. Te āliņu paņem. Jā, jautājums. Iedod viņam mikrofonu, lūdzu. Es uz karabīnu, man 308. liek arī punktu virsū, šauju arī. Nu, es tā baigi tālu neesmu šaus ar viņu precīzi, bet kaut ko var parekomendēt, teiksim, kā vispār ar punktu uz karabīnu šauju, cik tālu būtu labāk, jo es zinu, ka tiem leģiem Foksiem, ka tu no jebkura vietas skaties, nu es kā esmu diezgan bieži medīgi, es kā esmu tā, ka nu es to iedos kā liek, tad es arī ar klāstu optiku, nu man nav jādomā tur kā es pieliktu, tā arī ir. 200 metri atbildēt. Jā, nu tas man ir, nereikinot par kaut kādiem krūtiem, punktiem, tā, nu, vidējā klāskā. Dzinēja medībām, jā? Jā. Nu, tas ir dzinēja medībām, jo gaidīs medības tu neņemsi punktu. Nu, jā. Es arī saliku, es paņemu dzinēju optiku un es pārsvaru dzīvoju vieniniekā. Tas ir tas pats punkts. Viss, nu, līdz 200 metriem, jo tu visiem plivinās pa muguru. Pareizi? Nu, līdzīgi man tā arī sanāca, es meklēju, man iznāca bieži patālu bija. Tur bija mednieki ar optikām, bet tie laikam sabijās kaut ko, nu tur viņi tā stāvēja, es ņēmu. Es sanāca, nebija nekāds krusts, nekas, es tukšumā viens bijis, pastāvs, kur tā pildis aizķēra, bet nesaku to būtību vienkārši, cik būtu tā vēlams ar tādu punktu, cik šeit. Zini kā, to distanci jau nevar neviens izmērīt, jo tur ir vairāki faktori. Viens no faktoriem ir sarkanajam punktam, teiksim, cik tev tas punkts pats nosauc, cik tev tā leņķa minūte ir punktu lielumam uz 100 metriem. Teiksim, tāpēc ir labāka brenda punkti, kas nosauc mazāk, un, teiksim, citi brendi, kas būs lētāki, pēc cenas viņi nosauc daudz vairāk to vietu, jo, nu, nav tāds. Tur arī meistarīgi daudz ko nostrādā. Es viņu lieku arī, man ir otrs punkts, es lieku uz masēm trenēju, es vienkārši pa griezamiem mērķiem dažādos augstumos ir, tad es, teiksim, man radziņā ir 10, tad es trenēju vienkārši, lai aiziet medībās, pie mājām man lauku māju, tad es grozos tā man ir pa krāsām, tad ir zaļie, tad ir sarkani apskrien, tad pa stāvošanu, tad es no 10 tur 2 palaišu kaut ko garām, tad, nu, vēl ir kur palakot. Nu, man tas ir tā 3 metrus, varbūt 30, 40 tādu masēm, par tādiem riņķīšiem. Es vairāk vienkārši, tas ir stāvs kā es. 5 metri tā būtu optimālais šaus ar sarkano punktu, tāpēc, ka tev mērķis vienmēr sarkaniem punktam iziet lielāks uz lielā vietā paralēls. Viņiem punktiem nav, viņiem ir tas viens, ka tu nav viens. 200 metros, kā teica arī viens no ekspertiem, 200 metros tev tas sarkanais punkts būs pa visu almu. No jautājums, Māris pareizi teica, atkarīgs no lieluma. Man ir, piemēram, punktiņš, nu es zinu, pa muguru es varu, bet pārsvarā lieli viņi izmanto tuvumā, 50 metri, tas ir IPSC šaubu. Ja runājiet par dzinēju medībām, būsim reāli neviens 200 metros dzinēju medībās vispār kā tādās nemedību, nešauj dzīvnieku. Kāpēc? Ja drošība atļauj, kāpēc ne? Ja tu pret kalnu šaubu, viss kārtībā. Zin kā, šitā būs mūžīgā diskusija, ka vienam māte, vienam meitas. Sakās, un tas ir īsti interesantākais, jā. 306! 308? Ne viņi vienādi visi. Vēl viņš te vienkārši, es ar punktu mazāk, es tā, pieredzi būs mazāk, es visādi man apteikt patīk vairāk medīt, tas man tāds ir. Bet punktu vienkārši kaut ko parekomendēt, nu, teiksim, jūs esat medījis. Kā labāk, teiksim, es to atceru skaties visādi distances ieliek, teiksim, plecā, vienkārši kā viņi labāk, to punktu, man tas izliekto to lēci, kā viņu, teiksim, labāk ir, lai tādā vidējā distancē, teiksim, lai kaut ko parekomendēt vienkārši tikai... Jautājumu uz ieroci uzliekot, virsū slēdīt, teiksim, cik tālu būtu... Ražotāji vienmēr iesaka plus mīnus 40 cm no acis.
plus mīnus 40 cm no acis, jo viņi skaidro to, teiksim, standarta cilvēka redze ir 40 cm, kur labi veido fokusu, teiksim, punkta kontrastam, fokusam ar esošo mērķi, kas ir tālāk. Man ir vienkāršāk atbildēt, tā kā tev vērti. Reāli. Viņš meklē. Jā, tā kā tavai acī, katrā acī individuāli. Viss. Tur kā ērti tev. Neviens cits nešaus ar tavu karabinu. Tu šausi, viss. Tieši tā. Tur kā ērti tev. Tur nav diskusijas. Cilvēks vēl gribēja jautāt, pirms tam ceļu roku. Jums bija jautājums? Jā, gribēju. Paņemiet mikrofonu, lūdzu. Gribēju jautāt, kāpēc sprākst klusinātāji, šaujot ar pilnapalku? Man ir jautājums, ko jūs medībās darāt ar pilnapalku lodi? Tas ir nākošais pret jautājums, jā. Vai mēs pa šautuju runājam? Nē, tieši pēc sprākst. Es varu paskaidrot, šitais man patīk, šitā tēma man patīk, tāpēc, ka mūsu veikalnieki daudz, lai viņi neapdažojas, bet viņi pārdot, nesaprotot kādu klusinātu priekš kāda kalibrā. Viss. Un atbilst 30. grupai, ja? Viss. Un sprākst. Nu tad pie ražotāja jautājumi. Pie 20. šāviem. Jā, pie 20. šāviem. Labs klusinātais, tad es saku. Es gribētu piemitināt, tur jau viss ir, tas tāds vispārīgs jautājums, kāpēc viņi sprākst, jo pats ir materiāla atšķirības, teiksim, ņerža, viņi būs izturīgāk, noturīgāk nekā alumīnijas. Tur būs svara attiecība, bet tev jāizvērtē pašam priekš sevis, kas tev ir, teiksim, tādām medībām vai sporta šaušanai svarīgāks, dēļ tā, ka ko tu iegūsi ar svaru vai ko tu iegūsi ar vieglu. Tev ierocis jānesā līdz medībās, tev būs smags klusinātājs, tev būs smagi, vai ne? Jā, bet tu iegūsi resursus klusinātājiem. Bet tu vienkārši sanāc tās gadījums, kad no rīta aizgāja, āzīts, viss toši pieliek, viss šāviens klusē. Mēs rakstam uz kameru. Ar FMG viņš šauja. Bet gribētu zināt fakti, kāpēc tā ir. Bet nemaksā tavs jautājums bija, kāpēc ar pilnapalku sprākst klusinātājs, vai ir bijis vēl kāds precedents, kad tieši ar pilnapalku viņš ir uzgājis gaisā? Es domāju, ka šeit nebūs saistība ar to, ka tā ir pilnapalku munīcija bijusi, manuprāt. Arī par materiāliem, ko Māris pieminēja, kaut kādā brīdī bija baigi krūti karbonu klusinātājs ņemt. Zin kā, viegls, foršs, it kā viss labi, bet tajā brīdī, kad Džeks ir atbraucis uz šautumu, piemēram, grib 2 salņu sērijas pēc kārtas izšaut, tad tas karbons ir tā uzvārījies, kad viņš arī vienā brīdī uziet gaisā. Ieteicams plus 25 grādos. Jā, tā kā... Mums vajag pēdējo jautājumu, mēs finalizējam, tāpēc, ka tur bauras baigi. Tad, Gribēju pateikt, kad, ja tas ir, teiksim, visu kāds budžeta klasa, tas ir alumīnija vai kā, klusinātāji pirmkārt ir jākopja, otrkārt, ka viņi pēc medībām slāp piemet, viņš tām gāzēm visu viņš šādi kopā, un tāpēc arī viņš var plīst tas klusinātājs. Jo viņam jau ir liels spiediens. Es saku, daudzi mums arī šādiem, kas atstāja, pēc tam atnāk, viņi grib pašvaldīties, un man neiet vecīgs, ja viņi atstāja klusinātājus, un tas arī vēl mīgas ir visu. Tas ietekmē visu to, tas varbūt baidzētu šāšu vai kaut kas. Nē, par tiem klusinātājiem mēs varam diskutēt vēl stundu, nopietni. Tur jājam zirdziņš, man piemēri ir milz un daudz. Un ar dažiem ražotājiem es gatavs tiesāties, jā. Un viņš ir ļoti labs. Un ir tādi, uz kuriem es krustu metu, wow, kāds produkts. Tur viss ir no ražotāja atkarīgs. Man jautājumi nopaldies. Jautājumi nav. Mums ir jautājumi, tu viennozīmīgi dabūsi balviņu, tu ļoti labi. Man jūs vienkārši viss. Jā, bet, zini, es aprinoju to, ka es pirmo cilvēku satiku, kurš ar punktu sarkanu trenē sausumu.
Nu, tu viennozīmīgi dabūsi balvu. Kom, iedosim vēl. Saki, kur? Rekur, cilvēks tagad runā. Kur? Lai cilvēks izvēlas, viņam ir Naču, tev ir pirmais brauciens. Šeit tev? Un izvēlies. Nē. Divas buņģis. Vēl ņem vēl vien. Jā, katram pa 2 buņģām. Tātad, šī tev būs darba. Šī tev būs darba. Un šito tu vari uzsmērēt kaut kur uz koka. Ja tev, kā teikt, medību platībās, tad šitas būs ļoti labs plēsējiem. Jā. Paldies. Un uz maizītes nesmērē, bet neizlēm uz mājām. Bet jau izdarīs to paziņojumu, kāds efekts. Atnāc pie mums uz Notspiku telti. Visi, kas grib turpināt diskusiju, mēs uz Notspiku varam iet un tālāk turpināt stundām tur, jā. Atziņu var ierakstīt. Bet nākošajam cilvēkam rekur, optikas sporta sež, Aiziesim, rekur šajā, te gaitenī, rekur pirmā telts, melnā telts. Mēs tur būsim. Nāk šur, tu izdiskutēsim, jā. Es aiziešu mums pašam. Jā. Darbojās, paldies. Bet man paldies par jautājumu. Un Liepai, lūdzu atnāciet pie mums, lūdzu. Un iedomājiet, lūdzu, šito cilvēku, un viņš apsolījies palīdzēt. Pagriezies pēc mums. Un zini, kas ir? Tev būs kastīte. Un izvēles tev nebūs. Un kungi, mēs finalizēsim šito. Lūdzu, nekautrēzieties uzdot jautājumus. Atradiet tādus cilvēkus, kā viņš, kā mēs varam tādu saukties. Mēs šo to saprotam. Mēs vienmēr palīdzēsim. Jā. Es, piemēram, personīgi Bārbelē. Toms Saldu. Viņa Liepas. Taurus, jā. Griežaties, mēs palīdzēsim. Sacensības, brauciet. Es palīdzēšu arī. Vienotī valstīs būšu. Viss, kas pienāks, es maksimāli atdošu to savu laiku. Man būs prieks jums iedot kaut ko, lai pēc tam ar jums sacensties kopā, sacensībās. Jo jūs pat nevarat iedomāties, kāds jums potenciāls iekšā. Bet jūs viņu nekād neatklāsiet, ja jūs nepamēģināsiet. Liepainieki arī ir ļoti labs piemērs, viņiem fantastiska komanda, viņi šauj PRS un visu pārējo, viņi darbojas, viņi tur tādi vienoti. Bet ja viņi nekad neizbrauktu, nekas neuzzinātu, jā, ka viņi tādi ir, jā. Un viņi rekord 200 ar saviem 308 un 6 ar būs kritmoru, jā. Cilvēkiem ar humoru izjūta viss kārtībā. Paldies jums liels! Ja gribat turpināt uz Notspiku un turpinām sarunu paklūsinātājiem, pa punktiem, pa visu. Ja viņa sekotāji, viņš ir pozitīvs.